akcentu, bļaļ. Normāls čalis, bļaļ, no Līvaniem atbrauc uz komītīte, ietrāpju pie jums. Un tagad brauc pa trasi. Kā jūs katrs sauc? Kaspars? Edijs. Patriks. Silvestrs. Varat mums pastāstīt, kā jūs par visu iepazināties? Kasper? Jā. Iepazināmies mēs, man liekas, kaut kādus gadus ļoti apakaļ. Pirmais, ko es no visas brigādes iepazinu, bija Edijs. Vienās sacensībās, tad es vēl biju tā kā, man jāstāsta, kāpēc? Vienās sacensībās es biju tā kā tiesnesis, un viņam noplīsa automobīlis, un caur viņu draudzeni tika sarunāts tas, kad viņam tiek pagarināts laiks, lai viņš var salabot piedalīties sacensībās. Jā, Patriku es iepazinu mazliet pēčāk, saistībā ar Sīko, jā, jo viņš strādā. Šmerlī, jā. Tur mēs iepazināmies Šmerlī. Un Silvestru mēs vienā balītē iepazināmies. Kā kopumā radās Advanced Motorsports? To jūs? Kopumā? Vispār nosaukumu izdomāja kādi citi cilvēki. Mēs viņu paņēmām. Un tā arī aizgāja. Vienkārši vajadzēja kaut ko izdomāt. Cik ilgi pastāv Advanced Motorsports? Nu, laikam jau gads. Gads kaut kur. Gads Nu, ir, jā. bišķi vairāk kā kā gads. Jā, pusotrs. Kaspar, vai pastāstīt lūdzu, Jā. kā vispār radās tā kūts un kas viņai tika darīts? Tas pavisam vienkārši viņa tika pārpirkta no Mozgas kunga. Jā, es tā skatījos, mēs runājāmies, viņš pārdevis nopirkt. Kas darīts viņai no manas puses ir 3 reizes motors nomainīt. Salauzt. Un tehniski sekots līdzi. Un jā, pateicoties komandai, biedriem tiek uzturēt pie dzīvības. Cik zināms, Edijs ir iesaistījies un taisījis šo auto. Tu varētu kaut ko pastāstīt par viņu? Par viņu baigi daudz nav ko stāstīt, kā jau ielas klases auto. Kaut kas jau tur ir darīts, bet nekā diža. Bet brauc un iet. Kaspar, kā tev vispār šī sezona pagāja? Es domāju, ka ļoti labi vai slikti. Vairāk gan labi nekā slikti, jā, jo es braucu pirmo sezonu, un no tiem visiem braucējiem laikam 14. paliku. Bija gan foršāk, gan sliktāk, bet man liekas, ka normāli. Silvestr, pastāsti par savu pirmo gadu street grupā. Nu, pirmais gads bija tāds interesants. Sāksim ar to, ka nekvalificējos nevienās sacensībās. Baigi grūti bija aprast ar to visu. Kaut kā, nezinu, vai tas ir man vienam, vai tā, varbūt kādam tā vēl ir, ka tas stress bija tik liels, ka es nevarēju īsti pabraukt. Nu, protams, pirmais posms bija, nebija labs. Un pēc tam tālāk, pēc tam ar katru gonku ar vien labāk bija. Jā, kaut kā mēģināju sataustīties. Bet tāpat neklausīties. Jā, Nedataustījos. Tad nāca jaunie laiki no Ārņa Navnieka nopirka E30, un tad tā lieta aizgāja kaut kā bišķiņi ļoti strauji. Kā zināt, 15. gadā tie sāk braukt par Laimi grupā, un to varēja pastāstīt vairāk, kā to gājis. Nu jā, es tā bišķiņu uz aklo ielec tajā visā. Nu nezinu, vienkārši tehnika atļauj, domāju, kāpēc to nedarīt. Un reka beigās ļoti labi tomēr izdevās. 5. vieta. Pāris gonkas, 2 reizes laikam to pastoņu tika, laikam tomēr sanāk. Nav kā sākumā likās, ka nav priekš manīm. Varētu pastāstīt vairāk par savu E30? Kā jau teicu iepriekšā, nopirku viņu no Ārņa Navnieka. Tad sapratu to, ka viņa vecā virsbūve īsti vairs nav spējīgi turpināt braukt, viņa bija galīgi metama. Tad no Kristapa Mietuļa, kas brauc autošosijā, nopirku virsbūvi. Tad visu pārliku no Ārņa mašīnas uz to. Pirms sezonas nokāvu motoru. Pirms pirmā posma tad nācās viņa mainīt strauji. Iepriekšējā vakarā pirms pirmā treniņa laikam, kas ir pirms sacensībām. Jā, un tad bija baigi daudz problēmas visādas, protams, tehniski sākumā. Tad mašīna negāja, tad vēms uzlikām, tad mašīna aizgāja, un tad jau bija pavisam savādāk. Viss bija forši, un tas bija laikam no 3. posma. Jā. No 3. posma arī bija redzams, tas atspoguļējās uz rezultātiem un tā tālāk. Kāds ir tavs spilgtākais brīdis no 15. gada sezonas trasē?
pēdējā posmā, kad brauc ar rullas, kad Kaspars Mamons brauc ar rullas mašīnu top 8, kad bija jau tumšs, tur bija tādi uguņi, sajūtos tā kā viens no džekiem. Tas man tā visvairāk paliks atmiņā. Kaut kā tā. Kā zināt, Patrik, tu brauc ar kompaktu. Tu varētu pastāstīt par savu virsbūves izvēli. Jā, pagājušo sezonu es nobraucu ar kompaktu. Tā virsbūves izvēle krita tā, negaidīta. Pirms tam pirmais auto bija kompakts, tad stulbā veidā nomainīja pret T30 un aizgāja ķēdes reakcija, līdz man viens auto gāja uz beigām, un tad es sapratu, ka jāsāk meklēt kaut kas cits, un izvilku no šrota, no Vācijas atzītu kuzovu. Ieraudzīju, iekāpu, teiksim tā, iemīlējos, sapratu, ka tas ir mans un uzbūvēju. Kā tev kopumā pagājās pēdējā sezona? Šī sezona, tā tīri teorētiski man arī ir pirmā. Tāda pirmo reizi mēģināju braukt pirms pāris gadiem, nesanāca, atmeta roku, un šitā sezona jau bija, arī tāda, teiksim tā, testa sezona. Vai var vai nevar, un priekš pirmās sezonas, liekas, ka gāja ļoti labi. Mēģināju saprast, kas ko kā, centos uzticēties automobilim, lai viņš man neplīs, kā pirms tam bija plīsis, un viss aizgāja. Kā zināms, tā šobrīd ļoti strauji mainās domas par auto izvēli, un vēl mēs dzirdētu, kādi tavu nākotnes plāni nākamā sezonā. Plāni jau noteikti kā visiem lieli, bet pagaidām pieturēšos laikam pie tā, kas ir. Bija domāts būvēt sedans, tas viss strauji izmainījās, kad man piedāvāja kupēju, un nopirku tagad 2.8 kupēju. Un centīšos to bišķiņ, teiksim tā, upgradeot, modificēt, lai būtu viss forši skaisti. Es uzdošu jautājumu ļoti dīski, kāpēc? Pa lielam arī diski sākās arī ar pašu kompaktu. Tika meklēti diski, kas ir 5 staros platāki, un līdz ar to, ka man vārds ir Patriks, un kā mēs visi zinām, ir mūtenis Paņšbobs. Tur arī ir Patriks jūras zvaigzne. Līdz ar to likās pietiekami interesanti, lai es sevi tā kā noreprezentētu. Tā kā tādu tēlu, neesmu nekāds tur baigais pasīvais vai kas. Jā, patīk pašam. Tātad tev liekas, ka tu esi jūras zvaigzne. Jā, man patīk Vai vārtīties vienkārši ūdenī. zvaigzne? Gan pieturamies pēc pirmā. Edī, jautājums. Vai tu varētu pastāstīt kaut ko vairāk par savu mašīnu? Mašīna? Ielas klases BMW. Nothing special. Un vispār nācis kā 318, M40. Pārtaps ir par 2.8. Jaunāks paudzes dzinēji. Kaut kas ir padarīts, bet nekas sevišķi. Tauta jau spriedelē, kad 3-litrīgais. Mēļo. Mēļo 3-litrīgais. Nav gan. Kā zināms, Street grupā tev gājis kopumā salīdzinoši labi. Vai tev neesat apsvērts domu par nākamo klasi? Gāja labi, jā. Varēja būt labi. Varēja būt labāk, bet gāja ļoti labi. Pirmais. Bet, protams, ka nākamā sezona nav baigā doma braukt Street klasē. Ir doma iet augstāk. Ja tas sanāks, būs labi. Nesanāks, pēc tam braukt. Tāpat būs labi. Kāda vispār tev spilgtākie brīži, kas, ko tu atceries no 15. gada un labākie sasniegumi? Labākais sasniegums laikam bija rullītī. Pirmā vieta. Un turpat arī bija vislabākais. Pa lielam labākie momenti ir bijuši kopā ar kas palika otrais sezonā ar Ciedru. Tandēm neaizmirstam. Vislabākie. Tu varbūt varētu pastāstīt, kā ir zaudēt meiteni. Īsnībā, ja godīgi, tas nav nekas sevišķs. Viņi ir sportists, un es esmu sportists. Viņi varēja kļūdīties, es varēju kļūdīties, ko es arī izdarīju. Sevišķi tas nav. Vēl pēc tam drītā, kur tev, lai zaudētu, vajag vienu kļūdu pieļaut, un viss ir beidzies. Tāpat šahā. Tu zaudēsi meitenē, tad arī viss. Nekas jau nemainās. Nekas nemainās. Sports paliek sports. Kopumā jautājums visiem kopā. Kā jūs uzvestos, kad atnāk pie jums uz servisu jauniņais, kurš neko vispār nesaprot? Kāda ir jūsu reakcija? Atkarībā kādā jautājumā viņš pie mums vēršās. Ja viņš vēršās, kā modificēt savu mašīnu,
labāk ir driftā? Protams, nav problēmas pastāstīt. Viņam Ieteikt kaut ko. apskaidrotas elementārākās lietas, ko viņš var izdarīt, un viss jau arī atkarīgs no viņa budžeta. Pa lielam. Bet tas ir pirmais, ar ko jāsaprot, kāds ir cilvēka budžets, un tad viss tiek nofenderēts, bet novirzīts pēdīgi, jo viņš tos dzinējus būvē, liek kopā. Un Atkarībā, ko viņš arī grib. Vai tas ir vienkārši uztaisīt ielai mašīnu, ar ko tu vari slāvu apli paņemt, vai tomēr tas ir vairāk uz trasu tendēts, tur jau ir atšķirība. Ar ko viņam būtu jārēķinās, ja viņš vēlās tādu mašīnu braukt ikdienā? Jārēķinās ar ne īsti lielu komfortu. ne īsti liela komforta, jā, un ļoti daudz naudas, teiksim tā. Braucot pa mūsu ceļiem, tur var rēķināties ar ļoti sliktu garstāvokli. Visu katru dienu. Jā. Ar salauztiem bumperiem, pārsistiem karteriem un vispārējo. Ko jūs ieteiktu kā ideāla mašīna, ko ņemt kā pirmo braukšanai? Golfs. Mašīna, kuru nav žēl. Jā. Tas ir galvenais nosacījums. Jo vienmēr sanāks kāda kļūda. Visticamāk, tas jau būs BMW zinot Latviju. Jā. Tā kā viss saka diagnozi. Palielam. Nekas nav pieejamāks par BMW. Ir jau teiciens, ja tev kādreiz nav bijis žurka, tu neesi īsts latviets. Jā. Kāds varētu būt pirmās un primārās modifikācijas, kad būtu jāveic šai mašīnai? Piekar un metināts reduktors. Eglīti uz jumtu, jā. Man jāpiemetina jumta bagažnieks obligāti. Ja neskrūvējas, tad viņš ir jāpiemetina. Un ja nemetinās, tad piemetinās tāpatās. Kā jūs vispār ieteiktu pareizi uzsākt šādu hobiju sporta veidu? Iekāpjot mašīnā, piedarbinot viņu, izspiešot sajūgu, ielikt pirmajā ātrumā, atlaist mērenu sajūgu un tikpat mērenu spiest gāzīt un braukt. Un kur jūs labāk ieteiktu, kādā nomaļā stāvvietā vai uz trasi? Trasa, viennozīmīgi trasa. Kāda vispār ir stereotipi par šo sporta veidu? Kā kuram? Ja uz Jelgavu aizbrauc, paprasat, ja kuram gados vecam cilvēkam, kāda ir viņa attieksme pret šādiem cilvēkiem? Kāpēc jautājums? Nē, problēma ir tajā, ka vienkārši, kad pa lielam nav kur trenēties, tāpēc pārsvarā visi trenējās un brauca pa ielām. Tas ir, protams, tas nav labi. Bet īsti nav citu variantu. Apdraud citus un pats sevi. Man liekas, tas ir... Vajadzētu sākt ar to, ka mums dod kaut kādas iespējas vairāk trenēties, nevis mēģināt apkarot to, nezinu, tādā policiju. Sacītāji, kurš strādā valsts iestādē un atbild par šito visu, lūdzu atvēliet mums placīti, kur trenēties, tad būs mazāk muļķību uz ielām. Paldies! Kā jūs prāt, šis sporta veids gadiem ejot Latvijā, viņš virzās uz pareizo pusi? Noteikti. Dotajā momentā atceroties, kā viss bija agrāk, cik maziņš tāds primitīvs, tagad tas ir izveidojies ļoti tāds, teiksim tā, tīkams teātris. Jā, jo man arī bija, man iespēja bija piedalīties drifta noteikumu izstrādāšanā, tas bija gadus, es nezinu, negribu samalot 7, 8, varbūt vairāk, varbūt mazāk atpakaļ. Un es atceros, kā puiši tad brauca un ar ko viņi brauca un kā ir tagad, ka mums cilvēki latvieši pa pasauli brauc un pa priekšu brauc. Es domāju, ka tas drifts ir noteikti ļoti labi attīstījies un iet pareizajā virzienā, jā. Mums pārējiem braucējiem vajadzētu tikai sekot un ņemt piemēru no tiem čaļiem, kas brauc pa priekšu ārzemēs. Labi, bija ļoti forši dzirdēt jūsu viedokļus un paldies par interviju. Lūdzu. Kramējam atpakaļ. Jā.